Pirmā sacensību diena gan ar laiku nelutināja, drīzāk par to varēja teikt, ka labs saimnieks tādā laikā savu suni ārā nelaiž. Bet šķiet spinningotājus tas daudz neuztrauca. Mēs tagad atrodamies tajā vietā, kur tūlīt sāksies pirmais Latvijas čempionāts spinningošanā. Katrus gadus burtnieka posms tiešām ir viens no tiem posmiem, kas ir ražīgākais posms. Un tad jau starts un visas komandas dodas ezerā. Jāteic, laivu parāda ar makšķernieku ekipējumu liecina, ka tas gluži nav sestdienas izbrauciens, lai pamakšķerētu savam priekam. Katrs sev cienošs profesionāls ir apbruņojies vismaz ar 2 motoriem. Un tas viens motors ir tas klusais motors, tas viņiem ir pielikts priekšā. Un tas klusais motoriņš ir tas, kad viņi brauc tiešām pakaļ tai galvenai zivī un tai līdekai. Nu, un tas, kas viņus ved tālāk, protams, uz to nākošo vietu, tas ir tas skaļais motors, un tas ir arī tas lielais. Un te mēs sākam redzēt no 20 zirgspēkiem līdz 150 zirgspēkiem, un pat 2 reiz lielākiem par 150 zirgspēkiem. Protams, būtu jau interesanti ar video kameru doties komandām līdz ezerā un pasakot, kā tad nāk lielā sacensību zivs. Vai stiprais lietus vieši savas korekcijas un atliek vien doties krastā. Bet kāda tad ir šo sacensību noteikumi, lai saprastu, kurš spinningotājs ir veiksmīgāks? Rezultāts ir zivju izmēra noķerto. Mēs visas zivis ķeram un laižam apakaļ šeit sacensībās. Ārā netiek vests zivs, šeit netiek mērīts, netiek svērts nekas, tā kā tas pierasts bieži, par kā runā. Ja? Zivs tiek nomērīta laivā, katrā laivā sēž tiesnesis, zivs tiek nomērīta un atlaista. Attiecīgi izmērs tiek ierakstīts protokolā, tiek summēts un galā savācās kaut kāda punktu summa. Tā kā visas zivis tiek laistas atpakaļ, tad līdz ar to par lomiem varēsim spriest tikai no sacensību dalībnieku foto. Bet kas tad šajās sacensībās saista pašus dalībniekus? Tā konkurence liek attīstīties un nepalikt uz vietas. Jauni mānekļi, jaunas tehnikas, jauni veidi. Ir tā kā saka, to zivtiņu var noķert vienkārši šitā. Un tā arī daudz ķer. Bet viņu var noķert vēl tā un tā. Un tādos laika apstākļos šitas taču ir atslēgas gājiens. Un tas ir tik forši, ka tu iemācies noķert zivi jebkurā veidā. Panna, pienāk kaut kāds brīdis, kad uz mājām ņem vienu zivi ēšanai. Ko es novēlu visiem makšķerniekiem, iemācīties ņemt vienu zivi, vai 2 vai 3, bet nevis braukt uz copi, izpildīt normu. Makšķerēšanā tas pats kulminācija vai tas labākais moments ir tas azarts to zivi piemānīt, un tad ar viņu paspēkoties, pacīnīties un dabūt sev laivā vai krastā, un tad viss interesi par to zivu pazūd pilnīgi. Bet tā kā šeit viena vieta ir tik daudz profesionāļu, tad, protams, kāds ir viņa vērtējums par lomiem burtniekā un arī zivju krājuma ezerā? Es domāju, ka burtnieks visos laikos, cik es vēl līdz šodienai, viņš ir priekš makšķerniekiem interesants ezers. Viņā var noķert zivis, ja māk, protams. Ja, galīgi, es domāju, ka pilnīgi nemākulim atbraukt un arī viņš noķers raudiņu, piemēram, vai aserīti. Es uzskatu, ka burtnieks ir bagāts ezers. Ir daudz makšķerējumu zivis, ja? Šeit spinningotāji, viņi orientēti vairāk uz plēsīgajām zivīm. Tas ir, kā saka, līdaks un zandarts galvenokārt, vēl asari, ja, šeit, ja? Šīs zivis burtniekā netrūkst. Burtniekā ir specifika tāda, ka burtnieks ir ļoti bagāts arī ar sīka zivīm, ja? Saucamām, kā saka, zivīm, kuras netiek izmantotas. Ja? Un tās šeit ir ļoti pārbagāts viņš ir, ja? Un ka tur var būt tās, kā saka, var rasties, kā saka, nākotnē apsaimniekotājiem problēmas, ka viņu pārāk daudz ir šeit. Viņas izēd visu barības bāzi un līdz to mazāk attīstās. Tāda tipiska problēma ir, teiksim, tādos ezeros kā Ines, Salauksts, ja, kur, kā saka, asarītes var noķert ļoti maziņas asarīšas tikai tāpēc, ka viņi neaug. Viņiem barības bāze ļoti švaka. Ja. Burtniekā tas pats būs arī nākotnē konkurence. Ja. Līdz to jādomā par to, kā notiks apzēgdošana. Saucamā, kā saka, jāravē. Ezers jāravē, tāpat kā lauksainicībā. Kā saka, ja jūs gribat izaudzēt skaistas bietas, tad kādreiz mēs ravējām viņas, ja, teiksim, ja. Var sakot, jānodarbojas ar šo tēmu arī. Nevar iedomāties tā, ka ļoti daudz zivis un ka ļoti labi tas būs. Nē. Bet tagad burtniekā vēl līdaku laiks. Un jāatgādina, ka makšķerēšana ezerā ir tikai ar licencēm.